Vēja iela Rīgas plānā pirmoreiz sastopama 1867. gadā ar nosaukumu Vējdzirnavu iela. Šajā ielā tika uzņemtas tādas filmas kā Latviešu sarkano strelnieku stāsts, Kā gulbji balti padebeši iet un Vārnu ielas republika. Šajā ielā atrodas rūpnīca Straume, kas ražoja sadzīves tehniku, rotaļlietas, kafijas dzirnaviņas. Fabrika Lenta, kas ražo lentas un zies, kā arī ādas rūpnīca, kura diemžēl jau ir nojaukta. Kādreiz kādam vecam večukam Rīgā, Vējdzirnavu ielā, piederēja zelta dzirnavas, kuras vēja dēļ tika sagrautas. Šīs nebija parastas dzirnavas, bet gan maģiskas. Tajās parastus graudus varēja pārvērst par zelta graudiem. Kādā dienā večuka pagalmā pēkšņi iedriftoja vējš savos sudraba ratos. Viņš izkāpa no ratiem ar 2 čiksēm pie sāniem, piegāja pie večuka un teica: Ja tu savāksi vairāk zelta nekā es tev uzcelšu jaunas dzirnavas, bet ja nē, šī iela tiks nosaukta manā vārdā uz visiem laikiem. Večuks piekrita derībām. Viņi paspieda viens otram roku, un večuks sāka darboties. Pasauca palīgā draugus, un kopīgi dzirnavu gruvešos sāka meklēt izbirušo zeltu. Pēc 3 dienām un 3 naktīm večuks ar vēju satikās norunātajā vietā, večuka pagalmā, un izbēra sevi savākto zeltu zemē. Večuks, acīm redzami, bija zaudējis derības. Viņš zaudēja visu, kas reiz tam piederēja. Kopš šīs dienas šo ielu sauc par Vēja ielu.